Pirms sāk šo video, es jums vēlējos parādīt kanālu Labais Puika TV. Viņš taisa vairākas pamācības, kā iesākt labu un kvalitatīvu YouTube kanālu, un es jums iesaku viņu apskatīt. Čau visiem! Man tikko beidzās mans meetups, bet diezgan daudz bija rakstījuši, ka viņi netika uz manu meetup, lai viņi gribēja manus krāklus pirkt vai kaut ko tādu. Tā kā, ja jūs esat ieinteresēti manos krāklos un jūs netikāt uz meetupu, jūs varat uz manu e-pastu laurānlorlāts@gmail.com rakstīt un kaut ko var sarunāt. Wink, wink. Nu jā, bet meetupā man diezgan daudz bija uzdāvinājuši dāvanas, un es domāju, ka man viņas būtu jāparāda. Sākšu ar šo dāvanu. Tas ir no Emīlijas. Emīlija man uzdāvināja šādus cepumus. Es viņus iepriekš neesmu ēdis, tā kā paties. Un kaut kas riekstu končs. Es atceros, ka es biju maz tik daudz viņas ēdu, viņas bija tik saldus. Baltu naugalaku un 2 skladas. Paldies liels Emīlijai un paldies arī visiem pārējiem par to, ka jūs actually atnācāt uz manu meetupu un izdomājāt man atnest dāvanu. Tālāk, man meitene uzdāvināja Rafaelo un viņa man uzdāvināja kafiju, jo viņa man pazīst, viņa zina par manu kafeīnu atkarību. Skaisti. Starp citu, man arī 2 meitenes atnesa karameļu mokiato. Paldies! Es novērtēju, tas mans mīļākais no kafīna, un tas man patiešām sasaldīja sirdi. Man šeit ir daudz kas sajaukts, jo man nebija ko likt tās dāvanas, tā kā es nav salikt pēc tā, ko katrs dāvināja visu kopā, es atvainojos. Man uzdāvināja 2 vannas bumbas, lai es nesmirdētu, šādu lollipopu un šādu kaklaroti. Paldies liels Ketlīna par dāvanu. Cita meita man uzdāvināja maisiņu ar tās ir pērles, es attaisīšu vairāk, pastīšos, kas tas ir. Šeit ir sarkani auskari ar perlītēm un pieskaņota kaklarota ar rokasprātu. Ak, mans jā, tā dāvana bija Noēls, un viņa kartiņā raksta, ka viņai tajā dienā bija dzimšanas diena, un viņa savā dzimšanas dienā izdomāja atnākt uz manu mītu. Tas ir dīvaini, ka cilvēki ir actually gatavi likt dzimšanas dienā pavadīt laiku ar mani, jo human potato here. Paldies! Wow, damn! Man liekas, tā bija Elza, vai arī nē, es varu maldīt, es varu visu šito būt samaldījis, es ļoti atvainojos. Bet man kāds uzdāvināja šo spēli. Neredz, šeit nav kartiņa, tā kā es diemžēl nezinu, no kā tas bija, es atvainojos. Bet kāds ļoti par mani parūpējās. Šeit ir šī Oreo lieta, kur ir tik garšīgi, es nevaru. Un šāda tipa končs, kuras īstenībā neesmu ēdis kopš bērnības, un šeit ir maisiņi ar 2 lietām, kas tur ir smaržo pēc popkornu. Es īsti nezinu, nē, es zinu, kas tas ir, bet nepaiet. Tie ir tie kā bāri, tikai tā kā aplīšu formā, es teiktu, kas tas ir, bet viņi garšīgi, paldies. Paldies! Au! Tad viena meitene, kuras vārdu neatceros, un uzdāvināja šādu, man liekas, tā ir spēle, bet ja godīgi man nav nejausmas. Es negribu būt nejauka, bet kas tas ir? Tur ir šādas mazas lietiņas, tur ir gredzens un koka āmurs. Es nezinu, tur nav nekā iekšā. Ja kāds zina, kas tas ir, droši rakstiet komentāros, jo man nav nejausmas. Un tagad vislielākais ēdiena maisiņš. Man sirds. Tur ir iekšā 2 drakonu končas. Mana bērnīga. Šitās tagad lietiņas, kuras visur reklamētas, jo vienmēr es gribēju pagaršot, bet viņas maksā naudu. Un saules vafels. Kā paldies, bērni. Viņai vārda, diemžēl, nebija tā kā mans barotājs paliek anonīms. Šeit man daži cilvēku uzdāvināja savu plakāts, vai arī papīrs ar ko tā. What the hell? Cik rūpīgi šitas ir taisīts, wow! Damn, kāds ir ļoti pacenties, paldies, wow! Un viņš arī atnesa vēstuli. Pa skriptiem, ja filmē video, tad nosauc man lūdzu sveiciens. Čau, Samanta Stār! Arī vēstule bija tik pārdomāta un svētie gari. Kāpēc jūs tik ļoti cenšaties par mani? Paldies, liels nopietni! Un otrs plakāts ir šāds. Tikai viens jautājums, tu pati zīmēji tos mopšus, jo viņi ir actually ļoti smuki uzzīmēti. Un šeit ir Nacionālā Laura Latvijas sēdināja lirika. Paldies Ānai, Laurai un Martai par šo plakātu. Un tā, kur zīmē mopšus, tā ir nopietns talants vēl. Viena meitene man uzdāvināja šādas zetes. Un tie, kur mani zina to, ka vienmēr, kad vajag zetes, es to kādu aizņemšos, jo es vienmēr pazaudēju kaut kur savu zetes, tā kā paldies. Šeit ir smuka kastīte, kur rakstīts Laurlāts labākais. Šeit ir daudz končas, paldies. Un tagad pēdējais maiss, kur ir salikts daudz dāvanu, ko paldies, atvainojos.
nevarēju šo atšķirt, kurš man dāvināja, ko es atvainojos. Man 2 cilvēki uzdāvināja šīs sprakstošās končas. Paldies! Atkal laužu bērnību! Šeit man ir daudz vēstules un apsveikumi. Es viņus visi izlasīju, patiešām jau. Šeit ir arī plakāts no cilvēka, kas diemžēl neprakstījās. Liels paldies Anetei, Paulai, Evai, Kerijai, Danielai un Elzai par jaukajām vēstulēm. Un šādu lielu maisu man uzdāvināja Elizabete. Viņa man uzdāvināja vannas bumbu, Oreo, mans mīļākais saldums, un šokolāde ar Oreo. Paldies, Elizabete. Un kāds cits, man liekas, man uzdāvināja šādus jelly beans. Paldies. Milzīgs paldies jums visiem par to, ka vispār atnācāt man mīta. Un tas vispār ir man nesaprotami, kā ir actually cilvēki, kas izdomā nāks uz man mīta. Man vēl varbūt dāvana uzdāvināt, un varbūt vēl man krēklu nopirkt. Bum! Wow! Es atvainojos, ja es daudziem sajaucu vārdus, vai arī nepieminēju jūs vārdus. Man viss bija sajauts kopā, es ļoti atvainojos. Un ja jūs vēl vēlētos nopirkt man uz krēklu, bet ne kādu mītapu, tad jūs varat sazināties ar manu e-pastu. Paldies jums visiem par skatīšanos, un paldies visiem maniem faniem. Un atā!